Tad pati pirmā lieta, ko es gribu pateikt un ko es patiešām domāju, ka Latvijā ļoti daudz mednieku mēs šaujam slikti. Es esmu to pārliecinājies viesojoties medību klubos un diemžēl tā ir situācija, kuru mēs visi kopā varam mēģināt mainīt. Un, jā, pat pirmā lieta droši vien ir tad jautājums, kā mēs varam uzlabot savas prasmes un šaut labāk, trāpīt labāk, patiesībā trāpīt labāk ir tāds teiciens. Tomēr šauju, laidi, trāpa. Tāpēc viena no primārajām lietām ir ieroča ergonomika. Tas ir, nevar uzsvērt to pietiekami svarīgi. Bieži vien mednieki pat nepadomā. Mēs aizējam uz ieroču veikalu. Mēs izvēlamies karabīni, kura ir ar atvērtajiem tēmekļiem. Viņa ir paredzēta šaut ar atvērtajiem tēmekļiem. Jo jautājums ir, kas notiek tad, kad mēs uzliekam optiku? Jā, viņa kļūst augstāk. Nu, tad jautājums ir, ja mēs nekoriģējam pārējo ieroci, mēs nevaram sagaidīt, ka mēs šausim būtiski, vai šausim labi, jo mums jau ir izmainīta ergonomika. Mums ir izmainīta šaušanas ērtumi. Un tas ir, es esmu praksē pārliecinājies ar pušiem aizbraucot uz šauču šķīvīšus, mālu šķīvis. Ja mums varbūt gaida lēnām, riktējoties, mums ir ok, ka mums ir sarkanais punkts kaut kur, mēs noliekam ieroci, notēmējam, skatāmies, paceļam galvu, viss kārtībā. Tikko kā mums ir jāapstrādā mērķis, kas ir ātri, lidojoši, kustās vai mazs laiks šī mērķa apstrādē, mums vienkārši fiziski nepietiek laika, lai to izdarītu. Tas ir puiši, kam ir uzlikti kolimatori, nevar sašaut mālu šķīvis, un viņi nevar saprast, kas notiek. Bet tur elementāri pietrūks laika. Viņi iepleco un sāk meklēt savu sarkano punktu. Un tad es teiktu, ka vaidziņš, regulējums vaidziņš, tas ir, gandrīz vai Maskeva, ja vien tā karabīna jau nav pielāgota, tad Maskeva tas ir obligāta prasība. Ja vien tā laide jau nav pielāgota šaušanai ar optiku. Man pašam, es sāku medīt 7-8 gadus atpakaļ, es uzreiz paņēmu laidi, kurai bija pirga, un man izdevās nomedīt pēc būtības Arņu govi pirmajā šāvienā. Piemetienā man bija loks 7 metri, kurā es varēju izšaut, es izšauju, man šķita, ka viņa aizskrēja, bet viņa aizskrēja pat 30-40 metrus tālāk. Un šāviens bija veiksmīgs, jā, tā kā, un šī ir tēma, kuru iesaku visiem domāt, pievērst uzmanību, kaut vai ar, es nezinu, mamējs ir arī Vinovskis vairākas reizes teicis, kaut vai toloties rullīti pietinam ar MacGyvereni. Tas ir ļoti rupji, bet tas ir efektīvi. Tas mums ir svarīgi, lai mēs tomēr, ja mēs šaujam, mēs trāpam. Un šī tēma, jā, kas ir viena no svarīgā, un otra, man iepriekšējā grupa jau uzreiz aizvilka uz šo te saistīto tēmu, ir šaušanas treniņi. Tas ir, ka mēs paši trenējamies. Man bija mednieku pasākums, kur es biju aizvedis šaušanas simulātoru, un nāk tie puiši un šauj, un es skatos, kaut kas neiet. Vai tur ir simulātorā, vai vēl kaut kas. Neiet. Es domāju, labi, iešu ņemšu, pārbaudīšu, vai viss strādā pareizi. Tur es nepaspēju aiziet, atnāca, manuprāt, beļģu kolēģi vai tātad dārzenieki. Viņi šauj un viņiem krīt. Es negribu noniecināt Latviju kā bet patiešām mums, tas, ko praksē es redzu, mēs nevaram paļauties uz 10 šāvieniem vai 20 šāvieniem sezonā,
neko nedarot, ka tas mums būs efektīvi. Nu, ir bijuši, es esmu dzirdējis tātad gadījumus, atnāk cilvēks, viņš saka, neesmu bijis 2 gadus medībās, nezinu vispār, kur tā karabīna šauj. Mani noliks, es ceru, ka mani noliks tādā vietā, kur nenāks dzīvnieki. Nu, un ja būs jāšauj, nu, tad cerams, ka būs labi. Tad jautājums, ko tu dari medībās? Nu, pa īstam, nu, ko tu dari? Tu pēc būtības parādi kalds? Jā, nu, atnāci pēc gaļas, ok, tad ej par dzinēju godīgi pasaki, es neesmu gatavs šaut, es iešu dzīvi. Bet, nu, tā ir cieņas izrādīšana pret medījumu, pret pārējiem medniekiem un galu galā pret sevi. Ja tu nāc, sagatavojies. Un ja tu sagatavojies, tad jau tu vari daudz kā. Es tagad biju Ivā, redzēju kolosālu iespēju, kā var trenēties. Tagad viņiem ir arī šaušanas simulātori. Zem Aimpointa izņēmums Gaim.com, kur var katrs pats paņemt nopirkt. Tur ir laide ar simulātoru, ar triggeri un nopērkot virtuālās realitātes brilles. Nu, tur kopējā summa aptuveni, mazliet vairāk nekā 1000. Es nesaku, ka tas ir katram medību klubam, vai katram medniekam obligāti, bet medību klubs jau nu to varētu atļauties. Un tas būtiski uzlabo šaušanas prasmes. Tad katrs savsais treniņš, katra reize, kad mēs ieplecojot arī, nu kā ir pareizi, tas ir aizveram acis, ieplecojam ieroci, atveram acis. Mums jābūt redzamam krustiņam, redzamam virzienam, kur mēs esam gatavi šaut. Tas ir, un tas arī notiek ar treniņu. Tā ir super svarīga lieta, un bez tās, es teiktu, ka mēs nevarētu izaugt, un tas droši vien katram jāatbild pašam. Tad tālāk jau ir tehniskās nianses, kā mēs varētu uzlabot ieroci vai kā mēs varētu saīsināt laiku, kad mēs ieraugam medījumu, ka mums ir jāizšauj, lai mēs to varētu izdarīt. Cik no jums piešauj ieroci 100 metros? 1, 2, tātad aptuveni puse. Kāpēc jūs piešaujat 100 metros? Kaut kāds noteikts nulles punktus. Labi, ok. Es 150. Kāpēc, ka 50 kaut kur tas trajektorijas, ka nekas vai nebija tur kaut kur. Labi, šī ir ļoti laba tēma, ka jūs, es arī gribu pastāstīt. Diemžēl tas varbūt nav tik labi redzams, bet kungam ir taisnība, tātad 2-0 teorija. Lai, tā kā mums optika ir uzmontēta virs stobra kanāla, tādus 4,5-5 cm varbūt kā kuram augstāk, tad, lai lode trāpītu tur, kur rāda optika, lodei jālido uz augšu. Tātad stobrs pēc būtības ir vērsts uz augšu. Un normālā gadījumā, ja mēs atļaujam lodei tikai pieskarties vienā punktā, tad pārējo laiku lode pavada zem as, bet mēs varētu izmantot šo te liederīgāk, izmantojot saucamo MPBR, jeb Maximum Point Blank Range. Tas ir koridoru, kuru lode ceļo uz augšu un uz leju attiecībā no tēmēšanas as. Tas ir, ja mēs piešaujam tā, ka mums piemēram 100 metros lode lido 4 cm virs tēmēšanas punkta, tad pirmā nulle, tāpēc tā ir 2-0 teorija. Pirmā nulle ir aptuveni pie 50 metriem, otrā nulle ir aptuveni pie 150. Tātad lode lido, šķērso tēmēšanas aci, lido pāri un krīt atpakaļ gravitācijas ietekmē. Šķērso vēlreiz tēmēšanas aci. Ko mēs ar to iegūstam? Mēs ar to iegūstam, ka pirmkārtām dzinēju medībās, ja mēs šaujam tuvās distancēs, mums arī tuvā nulle ir daudz tuvāk. Plus, tad, kad mēs šaujam tālākās distancēs, mums ir, teiksim, līdz aptuveni, piemēram, kalibram 6,55 konkrētai munīcijai, un ir aptuveni 175 metri, lapo mega, kur
lode nenovirzās no tēmēšanas punkta vairāk kā 4 cm. Tas ir 4 uz augšu vai 4 uz leju, kas pie mūsu medījumiem mērķi izmēriem ir nebūtiski. Līdz ar to mēs varam veikt šāvienu, vienkārši notēmējot un skatoties sarkanajā, uzliekot krustiņu uz mērķi. Vai visiem ir skaidrs, vai šī ir tāda tiešām svarīga lieta, un es aicinu jūs, kā piešaut, patiesībā ļoti vienkārši piešaujam 100 un tad pagriežam 4, attiecīgi kāda ir plika vērtība, tas ir atkarībā atkal. Tur miliradiāni, tad ir vai 1 cm uz 100 metriem, pagriežam 4 uz augšu, un mēs zinām, ko mums dzinējmedībās tuvajās distancēs ir efektīvi, un arī varam šaut pietiekami tālu bez korekciju. Bet jau viņš ir, piemēram, tiešot ir 150 metriem, un būs 150 metri. Tas sotakā, tātad lode būs višķiņa augstāk, tad jau sotakā tev jātēmē zemāk. Jā, bet 4 centimetri virs. Bet tev 4 centimetri, ja tu gribi aciņā trāpīt. Ja tu gribi aciņā, tad par to mēs parunāsim par attālumu mērīšanu, un ja mēs gribam aciņā trāpīt, tad jau ir jārēķina šīs lietas. Protams, es pieņemu, ka apzināti tu negribēs dzinējmedībās trāpīt aciņā kazai, kas ir īpaši skrien, ja? Tas varētu būt tiešām liels izaicinājums. Tāpēc? Starp citam, Īva bija interesants arī simulātors, bet tas bija 8. gadā. Jā. Ir tāds ekrānā, kā tu tēmē, un pēc tam tu tā kā spied, un tad viņš parāda, cik ilgi tu uz to ekrānu viņš parāda. Tas bija tas simulātors, par kuru es minēju par to stāstu. Arī ar tādu es esmu diezgan daudz šāvis, bet tagad tas, kas ir tas G-Aim, kad biju Īvā, es uzskatu, ka tas bija labākais, ko es redzēju tur, un tas ir par tik pieejamu cenu, un tur ir viņi tās karabīnes, visi tie aprēķini, visa ir uz 308 kalibru, standarta medību situācijas, un tā simulācija ir tik realistiski, ka es biju paņēmis, vai es biju vienreiz aizbraucis ciemos pie Dāvja, es arī ielikšu sev birojā, es skaidri zinu, lai man darbinieki arī atpūtas brīžos var patrenēties, un es pats arī, bet fakts kā tāds, ka tas ir ļoti realistiski, un tiešām, atbilst, un varu rekomendēt un ieteikt tā. Tas ir amerikāņi, ja? Nē, GM, viņi izstrādā Zviedrijā, Malmo. Un, jā. To, ko es redzu, tas bija amerikāņi. Tie amerikāņi pavadīja. Ok, varbūt, tad tas varētu būt cits. Tagad, kad es biju, tur bija kādi 6, 7 dažādi, bet šīs ir. Šeit nevajag ekrānu, šeit nevajag milzīgu telpu, tev pietiek ar kvadrātmetru telpas. Strādā gan tikai iekštelpās, jo tur tās virtuālās realitātes brilles ir jūtīgas pret gaismu, bet tik efektīvi tu vari vienkārši mājās vai katru dienu patrenēties. Un kas ir labi, ka tā šāviena analīze parāda, man joprojām, es teiksim, arī velku, un es redzu, ka tieši šāviena brīdī mazliet man iegriezt. Tā kā maziņš, jā. Kā trenažieri, kā tādi, es pavisam noteikti piekritītu, ka tehnoloģiski apstrādāt, mērķi apstrādāt un vispārējo ir ok. Bet otra lieta ir tajā brīdī, kad pa roras galu nāk uguns un lode ārā, tad tas šāviens ir pilnīgi savādāks. Dzirdu, piekrītu, ekscelents komentārs. Runāju tieši ar GM pārstāvjiem, es saku, vajag uztaisīt realistiskāku, un ir arī virtuālās realitātes slaides, kuras taisa arī ar acitienu. Un viņiem ir opcijas, tad tur ir ProTube VR un tur ir MacTube, kas ir tātad jau slaides, kurām ir, turpat var izvēlēties ar kādu džoulu acitienu tev nāk 5 vai 12, un tur tās versijas ir dažādas. Tātad pēc būtības tu jau vari dabūt pat acitiena simulāciju. Pats nedabūs. No skaņas jau baidās. Teiksim tā, gaidi jau pulkšķi. Par skaņu, atkal, tas nekas, ka katrā lekcija būs varbūt mazliet savādāk, par skaņu.
Es neredzu iemeslu nelietot klusinātājus kā tikai, ja nevar atļauties viņu nopirkt. Es no prakses varu teikt, man sākām medīt ar vienu puisi apmēram līdzīgi. Viņš saka, īsti džeki klusinātājus nelieto. Un tagad viņš pirms kāda gada man saka, man vajadzēja tevi klausīt. Viņš ir ar kreiso ausi 70% zaudējis dzirdi. Nervu šūnas neatjaunojās. Nu, kāpēc mums ietaupīt dažus 100 eiro, lai sabojātu savu veselību? Un klusinātājs noņem atsitienu, noņem skaņu, it īpaši brīvā dabā. Tas vairs nav nekomfortabls šāviens, it īpaši, nu labi, es nesaku, ka obligāti jāizvēlās 6,5 kalibrs, arī ar 308, tur ir pilnīgi pietiek viss. Un klusinātājs izdara šo darbu un arī uzlabo šāviena precizitāti, uzlabo mūsu veselību. Nu, piekrīt? Daļēji. Daļēji. Nē, nu, jebkurā gadījumā es piekrītu tam, kad ir gan šie sausie treniņi vajadzīgi, bet nu, kaut kādā brīdī arī tas treniņš ar īsto munīciju arī nepieciešams. Šaubu nav. Šautu neviens nav atcēlis un obligāti ir jādara, un tas tā ir svarīgi. Tālāk, lai mēs varētu šaut precīzi, jau tā kā minēja acī, vai precīzi tur, kur gribās, tad mums būtu jāzina, cik no var precīzi attālot. Viena no lietām, protams, lietot tālmēru, līdzi ņemt, bet nevienmēr viņu atceries paņemt, ne visiem ir. Viena no lietām, kuru daudz cilvēku nezina un neizmanto, ir mūsu pašu telefons. Atveram Google Maps, izvēlamies punktu, un tur mazliet zemāk ir measure distance. Apsēžoties tornī, tu vari nomērīt attālumu līdz mežiņam, līdz grāvim, līdz ielokam un visām pārējām vietām. Un jau būt gatavs šaut, tad tas mēs sagatavojamies, mēs izpildām mājas darbu, izmantojot to, kas mums jau ir pie rokas. Un tas ir vienkārši Google Maps, ir ieliekam, jūs neesat mēģinājuši, paņemat ārā, te gan ir zona slikta. Arī, jā, tā ir vēl viena opcija, arī var izmantot citas aplikācijas ar GPS, pilnīgi mierīgi. Tālāk. Tad ir vēl viens bez lāzera tālmēra un bez nakts iekārtām, kur pulsā iestāps ir atnācis, kur var cerams ļoti precīzi noteikt. Ja, tad arī optikā, arī ar optiku mēs varam noteikt aptālumu. Ceru, ka man to ieslēgšot. Gribēju jums parādīt. Ja jums ir optika ar iedošanu, varbūt mēs iepriekšējā iterācijā darījām tā, ka pēc tam varēja pienākt un paskatīties, kā tas dabā izskatās. Ja jums ir optika ar pirmo fokālo platni, pirmā fokālā platne nozīmē, ka mainot optikas palielinājumu, mainās arī krustiņa ir izmērs kopā ar bildi, ko jūs redzat. Tad ir ļoti ērti izmantot krustiņa izmērus. Tad, piemēram, šeit manai optikai konkrēti ir no trekņinātās līnijas gala līdz centram ir 70 cm. Un lai arī kāds būtu palielinājums, zinot, ka buka izmērs ir aptuveni 70 cm, ja viņš ietelp šajā attālumā optikā, tad pēc būtības mēs zinām, ka viņš ir 100 metros.
Ja viņš ietilps attālumā, jā, droši var paskatīties. Ja viņš, no viduspunkta līdz malai, ir no malas līdz malai. Mums būtu svarīgi zināt abus divus. Tātad, ja viņš būtu no malas līdz malai, ja mēs zinām, ka, ļoti labs jautājums. Ja mēs zinām, ka viņš no viduspunkta līdz malai ir 70 cm, tad arī uz otru pusi 70 cm. Ja buks būtu tajā redzams no malas līdz malai, ko mēs no tā varam secināt? Mainās attālums. Kā mainīsies attālums, ja jums ir lielāks izmērs? 50 metru. Tieši tā, 50 metru attālumā. Ja viņš ir šajā no maliņas līdz maliņai, tad viņš ir 50 metri. Ja viņš ir pusīte no tā, tad viņš jau ir 200 metros. Tas ir pirmās fokālās plaknes optikām. Ja mēs runājam par otrās fokālās plaknes optikām, tad šo te varētu vajag mērīt, vai jāskatās ir optikas instrukcijā. Un tad mēs varam pie konkrēti fiksēta palielinājuma šādi te nomērīt vai zināt. Otrā fokālā tad jūs mainās bildes izmērs, bet krustiņš nemainās. Krustiņa izmērs nemainās. Jā, piemēram, šitai konkrētajai optikai jau māda informācijas ir, tāpēc labāk paņemt kaut kādu faktisko tīkli, kurā tur ir vairākie mēri. Jā, bet mēs es piekrītu, bet izmantojam tāpat, kā es jau iepriekš teicu ar telefonu, izmantojam to, kas mums ir pie rokas. Normālā gadījumā mums, izmantojot to EPBR, jeb to lodes koridora metodi, mums pietiek šāvieniem līdz 180 metriem, kas, es teiktu, normālā gadījumā medību pēc būtības pietiek tikai vienu punktu, lai mēs nomedītu gandrīz jebkuru dzīvnieku. Nav tā, ka ļoti ētiski šaut 300-400 metros, ja mēs nezinām, ko mēs darām. Un, ja mēs zinām, ko mēs darām, tur jau ir ļoti daudz rīki, bet tai pašā laikā ir jāzina vērš un visas pārējās lietas. Tāpēc, es piekrītu, ka izmantojot taktiskos tīkliņus, mēs varam vairāk informācijas iegūt, tur ir arī dažādas miliradiānas skalas, un mēs varam nolasīt un izrēķināt precīzi līdz pat metriem. Tas ir tad no šī viedokļa es varu aicināt visus pievienoties vienoti valstī pasākumu, kur ir šaušana līdz 1000 metriem, kur ir viena no disciplīnām šaušana nezināmās distancēs pa zināmu izmēra mērķiem. Tas ir ļoti labs treniņš katram no medniekiem. Aicinu tur tiešām visus piedalīties, un parasti tur gan dalībnieku skaits arvien aug un aug. Tā izskatās, bet tas ir ļoti labi. Par to ir liels prieks, tas nozīmē, ka mūsu kopējā informētība uzlabojās, mēs sākam labāk šaut, un arī pēc pirmā pasākuma, kur es piedalījos medību klubos, braucam puiši uz šautuvi. Es apsolu, ka jūs sašausiet 15 centimetrīgus gongus no 300 metriem. Pēc tam, kad mēs bijām nomērījuši lodes ātrumus, paņēmuši balistiskos koeficientus, sarēķinājuši visu, visi sašāva ar pirmo šāvienu. Tad, kad mēs zinām pamat datus, tas ir tieši tik vienkārši. Varbūt kādi jautājumi vēl uzreiz, kamēr es skatos. Problēma jau ir to, ka nav jau tās šautuvs ir daudz. Nē. Jums ir kurze. Kandava, kuldīga, stop. Aizputi. Aizputi arī. Jā, bet viņiem ir tā pa lieliem ceļiem. Sauļus. Grobiņi. Nē, labi. Ja mēs skatāmies uz tālajām šaušanām, varbūt. Bet labi runājot, ka tīkliņiem jau ļoti interesanti kaut vai bez šaušanas. Vienkārši tu vari uz pelnes aiznest kaut kādu pilieru gabalu, ja? Jā, un trenēs. Man bija tā, ka es arī vienu tā dīvainu optiku sev iegādājos, kur nebija nekādas informācijas, absolūti ne par kādiem izmēriem. Tur arī bija tā, ka otrajā fokālā paklēja tīkliņš, ir kaut kādi iedalījumi, un nav nekāda saprašanas, cik tas iedalījums ir. Tur vienkārši uzgriez uz 10 palielinājumu, tad aiznes 100 metros, tad teiksim metrīgu pilieru gabalu.
un es saprotu, kāds ir mērogs. Un tad attiecīgi pēc tam tu vari rēķināt, nu, ja tas lusis aptuveni kāds pats ir, un tu vari saprast, pats ir šis attākums. Tā šaušana jau viena lieta, bet otra lieta ir tas, ka tu vienkārši vari, nu, visām optikām, zini, pat arī Baltlietām, Nikon, Jēgera optikām. Nāc līdz abeliņa, kur katra palielinājuma, tu zini, no centra punktiņa līdz tur skalas sākuma, kāds ir attākums. Tieši tā. Veidā tu vari, nu, Tas, ko es arī stāstīju, jā, pilnīgi piekrītu Viesturam, un ir mazliet jāiedziļinās tajā, kas mums ir rokās, telefons, optika vai jebkas, un mēs no tā varam ļoti daudz informācijas izgūt jau tagad. Un vēl viena lieta, kurš no jums nelieto balistisko kalkulatoru? Kurš nu... Es tā baigi nelieto. Jā. Bet, Kauns jau atzīties. Nē, nu kā? Nē, tas ir svarīgi, jo nav jēga stāstīt, ja visi lieto un visi zina. Tad šī ir lieta, kuru es ieteiktu uzlikt un izmantot šeit iespēju. Tur ir labradars un es pieņemu, ka varbūt arī vairāk. Tad nomērīt savam ierocim, nu, it īpaši, ja jūs šaujat ar tām pašām lodēm, ar ko jūs šaujat medībās, nomērīt sākuma ātrums. Un izmantojot šo, tad arī varēsiet precīzi sarēķināt trajektorijas un izmantojot kalkulatoru. Es personīgi lietoju lapo kalkulatoru, man tiešām ļoti apmierina, es viņu lietoju gan vienotā valstī, gan nu, jebkur citur medībās arī. Vienkārši, tad, kad ir ievadīti ieroču dati, tad distanci ļoti viegli aizritināt, vēja stiprumu, vēja virzieni. Kāds esat kalkulātori? Lapo balistiks. Un iesaku visiem vienkārši bezmaksas rīks, kas var būtiski palīdzēt medībās. Arī, ja jūs tiešām gribat šaut tālāk, var izmantot citus, es nepretendēju, bet šeit man patīk ļoti tas, kā var vēju uzreiz norādīt, no kurienes pūt, gan vēja stiprumu par vēju. Aivars detalizēti pastāstīja noteikšanu, bet tās pamatlietas, kuras jums jāzina. Uz kastītes rakstītais lodes svars, uz kastītes rakstītajiem lodes sākuma ātrumam parasti ticēt nevar, to vajag pārliecināties praksē, un balistiskais koeficients, kas parasti ir diezgan precīzs, reizēm ir nianses, kad eksperimenta kārtā, bet uz šīm te divām lietām, uz svaru un uz balistisko koeficientu, es saku, ka var droši paļauties uz sākuma ātrumu nevienmēr, un iesaku izšaut vairāku šāvienu sēriju, neuzticēties tikai vienam šāvienam, kaut kādu vidēju no tā, kas tiešām lido no jūsu stobra galva. Kāpēc nevar uzticēties ātrumu? Tāpēc, ka pirmkārtām rūpnīcas režīmā tur ir visticamāk ir cits stobra garums. Kā lūdzu? Ideāls, ko sākties. Jā, tad ir citi stobra garumi, iespējams tātad temperatūra gan arī jāievada, tur cita temperatūra, bet parasti atšķirās būtiski. Un, teiksim, es atvainojos klusinātājs. Ļoti labs jautājums. Kā jums šķiet, vai klusinātājs palēnina, vai pātrina, vai nekādā veidā neietekmē lodes sākuma ātrumu? Mūsu medību lietotie klusinātāji nemaina lodes sākuma ātrumu. Bet ļoti iespējams, ka konkrētajam ierocim tas maina trāpīšanas vietu un arī konkrētās munīcijas blīvumu. Cilvēki ir bijuši, iegādājas klusinātāju, saka, viss man sāka mētāt lodes. Tas ir saistīts ar faktu, ka šāviena brīdī rodas vibrācijas, stobrs pēc būtības sāk, man patīk tas salīdzinājums, pārvēršas par makaronu vai par pātagu, un tur notiek visu laiku svārstības. Un uzskrojot galā, priekšmetu mēs izjaucam, vai mēs pēc būtības iegūstam citu ieroci, kas vairs, un katram ierocim ir jāpiemeklē munīcija. Un tas var teikt, ka ļoti slikts klusinātājs, jo uzskroja man vairs neiet, bet šī gadījumā tev ir jāpiemeklē cita munīcija. Un runājot par munīciju, tas ir vēl viens maziņš sīkums,
kas, jā. Daļai iebildīšu. Otra lieta ir, ja tu esi iegādājies klusinātāju, un tu tagad ved kaut kur griezt vītni, tad pirmais faktors, ko ir vērts apskatīt, ir nevis, ka tev munīcija sāk mētāt, kad munīcija ir slikta, bet to, cik kvalitatīvi ir uzgriezt vītni. Taisnība. Un par šo mēs atkal varam lauzt šķēpus, un ja es atgriezīšos pēc tam mazliet par to munīciju, bet komentārs par klusinātāju un klusinātāju uzgriešanu. Kā jūsuprāt būtu viskorektāk uzgriezt vītni klusinātājiem? Izstrojot to no kārpus. Jā, izstrojot, bet ok. Kā? Un tad tas, ko es zinu un varu apgalvot, tad stobra kanāls tajā, teiksim, lauznī vai tajā stienī, kas ir, viņš nevienmēr ir precīzi. Viņš nevienmēr ir precīzi pa vidu, koncentriski un tam līdzīgi. Ja mēs skatītos pēc tiesas un taisnības, klusinātāja vītne būtu jāuzgriež tieši balstoties no stobra kanāla. Jā, bet bieži vien ir, ieliekam virpā, nocentrējam cauruli un griež vītni. Jācentrē ir pats kanāls, lodes kanāls. Jā, bet ko mēs darām, ja stobra kanāls ir pat mazliet izliekts? Stobra kanāls izliekts, viņš nevar to visā garumā būt izliekts. Var? Visā garumā, tad ir tādi jāved apakaļ. Jā, bet fakts kā tāds, tad kāpēc klusinātājiem ir pietiekami liela, ja mēs paņemam klusinātāju un nomēram ar bīdmēru diametru, tas ir būtiski lielāks nekā, būtiski lielāks procentuāli nekā stobra kanāls. Tieši tāpēc, lai šīs lai kompensētu šīs minimālās neprecizitātes. Tāpēc normālā gadījumā, ja katrs savu darbu ir izdarījis labi, jā, es piekrītu vārds vietā, ka ir jābūt kvalitatīvi visām komponentēm, bet pieņemot, ka darbs ir izdarīts labi, un arī optika nekustās uz stobra, kas ir vēl daudz, tur ir daudz faktori, kas ir, tad ja viss ir tieši tāpat, kā bija iepriekš, bet tikai uzlikts klusinātājs un lodes mētā, tad vaina bieži vien nav klusinātājā, bet tieši tajā, ka ir izjauktas stobra harmonija. Tas ir, šī svārstības ir savādākas nekā iepriekš. Un mēs atkal vainu lādējot piemeklējam, paši lādējot munīciju, vai arī piemeklējam munīciju, kas ir veikalu plauktā, kas tagad jau garšo mūsu stobram. Jā. Atgriežoties pie tā ātrumu, ka nemaina klusinātājs, bet jaudu maina vai nemaina? Kādu jaudu? Lodes izgos tādu. Tad mainās ātrums, tad nevar mainīties. Jā, tātad kas mums ir jauda? Jauda ir masa reiz ātrums. Ja nemainās ātrums, nemainās jauda. Tev liekas, ka ja ir mazāks acitiens, tev šķiet, cilvēcīgi varētu šķist, kad ir arī mazāka jauda. Bet nē, tur ir tas, ka acitiena vai pulvera gāzes spiediens atsperoties no lodes spiež tev ieroci plecā. Savukārt tās gāzes, kas iziet no stobra pretējā virzienā, grauj tev ieroci atpakaļ. Pēc būtības ierocis tiek plēsts divos virzienos, un tāpēc tev samazinās spiediens uz pleca. Jā, bet es ir tāds labas apgalvojums, klusinātājs nevainājis stobru. Es neredzu, tas ir tā kā tajā vecajā anekdotē, kad cilvēki var teikt visu kaut ko, aiziet 70-gadīgs vīrs pie ārsta un saka, doktor, man kaut kas jādara. Man kaimiņš visu laiku saka, ka viņš iet pie meitenēm 80-gadīgais un viņam viss ir kārtībā. Es nevaru saprast, kā tas var būt. Viņš saka, doktor saka, atveriet muti tā, mēli jums mutē. Es neredzu iemesli, kāpēc jūs nevarētu teikt to pašu. Tad mēs runāt varam, ko mēs gribam, bet fiziku nepiečakarēs. Tas ir praksē. Jūs varat paņemt ar labradaru, jūs redzēt, tad, ja mēs te gan ir tā kļūda, kur varētu, teiksim, ja mums rūpnīcas munīcijas ātruma, par ātrumu plauktu sauc
to, kāda ir maksimālā novirze starp lodes ātrumiem, to mēs nevaram pat eksperimentālā veidā noskaidrot. Es esmu mēģinājis šaut, un tas tā kā pilnībā nemaina, un tas arī sakrīt ar teoriju. Es teicu, ka īsti nav jēgas ar rūpnīcas municiju šaujot ar klusinātāju vai bez, tad nav jēgas ar latmu vispār. Jā, kas ir vajadzīgs uzliekot klusinātāju, jāiet šaut, un jāiet obligāti. Un varbūt ir jānomaina munīcija, ja tā ir rūpnīcas munīcija. Jo viņi var sākt mētāt, ir grupa daudz lielāka un tam līdzīgi. Tā. Tas bija, man ir vēl pāris lietas. Kā nekam par mētāt? Kādos? Mētāt? Grupām? Jā, tas ir, jo tev ir lielāka grupa, tad, jo precīzāk šo ierocis, jo mazākā čupiņā tu vari sašaut. Jā. Un, ja tev grupa izaug lielāka, tad attālumi starp trāpījumu vietām kļūst lielāka, tad ir kaut kāda nianse. Un jautājums, cik tev tas ir pieņemami vai nav. Tāda vēl viena lieta, kuru medībās es izmantošu un arī 100 metros es nepakautrējos lietot, tie ir štoki un, manuprāt, šīs konstrukcijas štoki ir visstabilākie. Jūs varat arī pēc tam pienākt un pārliecināties, viņi ir daudz un dažādas modifikācijas, bet, ja mēs noņemšu ieroci, jo tāpat kā par treniņiem runājot, arī šīs būtiski uzlabo stabilitāti un attiecīgi arī šāvienu kvalitāti. Mēs pat varam uzgulties viņam virsū, un viņa ir tik stabila. Tie, kas ir ar vienu atbalsta punktu, mēs vienkārši cilājam plecu un mēģinam daudz ko atrisināt, un šādu štokus īstenībā var uztaisīt no 4 kārtīgi, sasienot kopā, un nav obligāti jāiegādājas kaut kādas ekstra versijas, bet šī ir lieta, kas vienmēr var palīdzēt, izšaut precīzi, arī, es nešautu no rokas 150 metros no štokiem, es atzīstu, ka es mēdzu arī izšaut. Kas? Šis daļīgi jau. Šis ir labs. Viņš ir labs stāvot uz vienu pusi, tu tur šauri, bet ja te viņš uzreiz kaut kur skrien un tūmā, te uzreiz ir tas kaut kur Nē, ja viņš ir tu sāks domāt, kas tev jāsaliek, kur viņš jāpārliek, tas viss. Šitiem štokiem priekšņi arī grozās, ne? Jā, šitiem grozās. Bet ir jau tāds mājās. Jā. Viņiem arī tur modifikācijas jau ar šņurītēm nav. Jā, bet fakts kā tāds, ka tad, kad šādi te ir vienkārši gandrīz kā no galva. Un, jā, šis te ļauj. Tev pagriezt bišķiņ tur 150 metros, tur jau nobīdāt. Jā, protams, un ļoti, ļoti ērti. Virziens ir loģiski. Nē, es šo štokus izmantoju gaidē. Ļoti reti dzinējumedībās, ka es zinu, ka man ir noliks uz tālajām distancēm nosekt tur visu flangu, vai es zinu, ka mēs tur maz cilvēki noseks tur visu to vienu malu. Un tad paņem šādus te līdzi. Cik šādās maksā? Šitie štoki? Kur ir? Es nezinu, cik. Es viņus nopirku vēl pirms viņi parādījās Latvijā, un tad viņi bija lēti, un tagad viņiem cena ir uzkāpta kaut kāda. Es gribēju tās franču vērojums, bet arī vienā franču veiklā 17 eiro. Super, tad viestur tur padalīties konkrēti. Tad svarīgi ir, lai tas strādājas, kā es arī teicu, šī konstrukcija ir vienkārši tur sasienot kopā. Un tur, 4 kārtis, mēs iegūstam to pašu. Katru kārtas smagas sanāk 4 kopā. Tas ir viens mīnus, bet tā uztais tik var jau. Jā. Kura kārtība ruks var izvot tā. Šito nepašies līdz pusē. Var vēl piedaudzīt to ruksē. Jā, tās ir tehniskas nianses, bet svarīgi ir, ka aicinu šaut droši un izdarīt šāvienu tad, kad mēs esam pārliecināti par to rezultātu. Un šīs te nodrošina, nevajag kautrēties, tas uzlabo precizitāti, tāpat kā treniņi, tāpat kā
laidziņa uzlikšana, laidas pielāgošana un visas pārējās lietas. Tā. Par šo varbūt arī kādi jautājumi. Tur viena replika. Viņš īvlaid. Tā kā pierod pie viņa. Tad, kad vajag no tās rokas izšaut, tā roka īpaši vairs negrib strādāt. Te mēs atgriežamies pie tēmas, kur mēs runājam par treniņiem. Treniņi. Austie, karstie treniņi, visi. Tas ir šīs lietas savstarpēji neizslēdz vienu otru. Pat ar treniņiem, es laikam neatļautos šaut kaut kādā salīdzinoši mazā mērķī no 150 metriem no roka. Tā. Bet katram savs. Tā. Jā, un tad svarīgi droši, šis ir lieta, ko es ņemu, karabīna ir lieta, ko es ņemu, bet normālā gadījumā, bieži vien ir daudz lietu, kuras mums nevajag. Mēs vienā Somijas veikalā bija arī medību veikalā salieku vienu, otru, trešo lietu. Beigās saprotu, ka man vajag tur trīsi, vai man vajag tur speciāli kaut kādas izvēršamās lietas. Un es saprotu, ka, man īstenībā pietiek ar manu nāzi, manu auglu, manām tām lietām, kas ir. Un, tā kā te varbūt es arī aicinu, pirms jūs kaut ko pērkat, jūs saprotat, ka šīs ir lietas, kuras tiešām praksē noder, bet nevienmēr vajag pielikt pilnu mugursomu un pēc tam paši dusmoties uz sevi, ka mums ir tik daudz lietu, kuras mums nevajag. Tad vēl pāris vārdus, diemžēl, es zināju, ka es kaut ko aizmirsīšu, bet es aizmirsu paņemt nažu asināmo līdzi. Nažus es arī izvēlos no kvalitatīva tērauda un tādas, kas ieguļas rokā. Šeit var redzēt, varat palaist apkārt. Šis ir ar rūpnīcas asinājumu, šis ir, ko es esmu pats asinājis. Tas ir uz lēmtas liekmašīnas asināts nazs. Un, lai atjaunotu asumu, man pietiek ar kaut kādām 5 minūtēm laika. Uz to lenti, kam ir iestādīts sveicis, Jā, es lietoju to, kas ir Workshops Canyon un vēl ar tool grinder attachment. Tur ir plauktiņš, kurš ir references plauktiņš, un tad tā kā mums muskuļiem ir ļoti laba paralēlās pārneses atmiņa, tad mēs paņemam, noliekam nāzi uz plauktiņu un pieliekam pie lentas un nolaižam. Tas ir rezultāts. Tas lentu, viņš izamē pagaies nažā izskatā. Te ir jautājums par to, cik tu daudz, tu jau vari, tad, kad es lietoju savu nāzi, es jau lietoju tikai 2 plānākās lentas. Man jau nevajag viņu lietot uzreiz, lai atjaunotu, tikmēr, kamēr tu uzturi to leņķi precīzi, tikmēr tu vari ļoti eleganti un ērti to darīt. Jā, bet man ir vietās lasīgs, ko es 8 gadus lietoju, un es redzu, ka viņš šāpās. Tā. Atkal tu vari samazināt reižu skaitu, tu vari vienu reizīt, vai tev jau jautājums arī. Skops no taupas. Jā. Un tās ir lietas, kuras... Un tad vēl es, izmantojot iespēju, gribēju pastāstīt par šņorēm, kas izskatās kā šņores. Bet tās ir patiesībā šņores ķēdes, kur mēs varam ļoti ērti un eleganti uztaisīt. Šo es atklāju Ivā, man ļoti patīk, un tas aizņem maz vietas, un man auklo vienmēr tāpat ir līdzi. Paņem bukam kāju, vai, vai uzreiz nodīrāt. Uzstājas otru cilpu, viņu var pa vidu uzstāsīt cilpu, var suņiem pavadas, nostiprināt. Rekurta, šeit ir viņš piespriegots televizors, vispār neizmantojot karabīnes, viņš mums nogāzās jau. Vai tā trūmīlēk mašinām, kurš pietiek, ne? Padalās, ja? Jā,
Bet tā, cik viņš apjomā aizliek daudz, kā bet prasa? Nē, kā, tā ir tā kā parasta aukla, tikai... Cik jau tu metri ir? Manuprāt, Cik viņa izturība augla aizliek? jā, es tev varu precīzi pateikt, ka pievāko var izvilkt tauni ar resnāko. Jā, bez problēmām ir arī YouTube video, kur tieši, un kas ir interesanti, ka tu... Lai jāizsiedot man pārsim, ne? Jā, un kas ir, nu arī tad, ja, teiksim, Alnim uz lūpas uzmet, viņa nesavelkās, tad, nu arī tad, ja tu savelc to auklu, viņa ir viegli attaisām, un tai pašā laikā tu vari uztaisīt arī fiksēt to silpu, kas nesavelkās kopā, nezinu, kaut ko velkot ārā, viņš vairs nevelkas kopā, tur savieno, nezinu, izbās bombis cauri, lai, teiksim, velkot lielāku medījumu ārā tur kopā. Es reāli redzu, patiesībā es ieraudzīju viņu Ivā, un es sapratu, ka, hei, nu, it kā vienkārši aukla izskatās pēc parasta striķa, bet nu, tā kā reāli strādā. Tāpēc, jā, šitās varēs nopirkt ieročos, bet var arī pie manis. Tā kā, ja vēl kaut kādi jautājumi droši atbildēšu, jā? Paču. Jā, protams, droši. Var skatīties. Par pie tevis, tā kā šodien arī, jā. Metrings nogriez, jā? Jā, nogriezīšu tik. Klausies, ar kurpēs ir pats strādā vairāk, tiksim, skaliņu, vai tu strādā klikšķi? Es strādāju, nu, normālā gadījumā es strādāju ar klikšķi. Man ir, nu, tu varēsi paskatīties, šī optika tieši tā, ka tur ir tikai punktiņš un trekninē tādā. Teiksim, klikšķi tev ir moā, vai tev ir... Man nepatīk moā, jo es dzīvoju Eiropā un man ir grūti pārēķināt. Es saprotu, ka 1 centimetrs uz 100 metriem ir 2 centimetri uz 200 metriem, 3 centimetri uz 300 metriem. Man ir ļoti viegli rēķināt un miliradiāni ir mana dzīve. Ko jūs sakat par kompensātoru? Par to, tas ir... Nu, bremzes. Jā, šī gadījumā tas ir pilnīgi bezjēdzīgs, izņemot kā vītnes pasargātājs. Tas ir 22 LR, tur no 22 LR kalibrs, tas ir mazkalibrani, kur no viņa vispār nav jēgas. Par nopietnu. Nu kā, tad stobra bremze ir ļoti efektīva, vienīgais, kur viņu kas ir obligāts ar viņu, ir austiņas. Arī tad, ja lietojam medībās, mazina atsitienu, ir vieglāka nekā klusinātājs, mazāk pagarina stobru. Savu funkciju viņa ir, bet tā kā daļa no dungāzēm un skaņas tiek novirzīta atpakaļ, austiņas ir vēl svarīgākas nekā vispār neko nelietojot. Atsitienu mazina, palēcina. Kādam labāk blakam nestāvēt, ja tādu šeit? Nu, jā, protams, tas ir nu, īpaši arī sacensībās reizēm, ka šauj tur ar stobra bremzēm, tas ir, nu, tas pēc noteikti. Manā adažos bija blakus viens gads, kas šāva tādu, un mājās braucot, es riktīgi apvēmos no galvas tādu. Jā, nu, man ir uz 22 LR stobra bremzes. Īsti lai iekā. pašās ātrās. Davai, ne. Es varu izstāstīt, tie, kas nezinu. Nu, izstāst, dā. Tie, kas nezinu, liesmas lapē, tas, kad horizontāli iziet cauri. Tas ir garem virzienā. Tā kā stobru līniju pagarināt garem virzienā. Tas ir liesmas lapē. Viss pārējais skaitās kā stobru bremzi. Šādi vai pēdīgi. Liesmas lapē tā Latvijā nav civilējiem. Kāpēc? Nu, es teiktu... Tādēļ tas ir mēs lēpu, teiktu, mēs lēpu no tās šādi. Bet stobru bremze ir
ērta, īsa, komfortabla, bet Skaļa. šāvienu troksnis, ko viņš rada, un brīžiem ir tā, ka ja pašam nedrīkst ausis, tad blakus stāvošajiem noteikti stāvosis. Taču, spontāni es izmantoju to, ka viņi jūtos laimīgi. Tagad Polijā redzēju tādu gadījumu, man bija kolēģis Aleksandrs, kas kopā Polijā, viņam blakus, viņam šāva 6,5 PRC, kas ir diezgan tāds ar lielu spiedienu, un viņam lielā stopatbremze, ja 300 metru distancē viņam blakus tas džeks izturēja, tad 600 un 800 viņš bija pazumis. Jo pēc 300 metriem katra tā šāviena, kad tu sāc raustīties, tas ir tāds, tad ir tā, ka tu guļi viens metru guļi apmēram pa metram. Tad cilvēkiem tādu bortiņu apmēram 30 cm augsti. Tas tā šāviena tie bortiņi apmēram 20 cm vienu uz otru pusi, tā kā plīvo. Bet, kad pašā brīdī šāviena izdarīšanas brīdī, ierocis paliek uz vietas, optika paliek tiek proporcionāli mērķim, tu vari kontrolēt izdarīto šāvienu un tā pašā laikā saglabāt un nepārkārtoties spēku šo šāvienu. Lidot uz zemes, sacensību režīmā, ir ļoti svarīgi noturēt to pozīciju nemainīgs. Pēc iespējas vairāk reizes izdarīt to atkārtojumu. Tas ir jebkurā šāvienā. Ja runājot par sportu, tad ir par atkārtojamību vienu to pašu darbību izdarīt 2, 3, 5, 20, 40 reizes. Tajā brīdī, kad tu vienādi izdari darbību, pie vienāda mēja kondīcijā un laika veidojās tas līgums. Aivis ir lielisks piemērs. Viņš pirmo reizi 2 nedēļas atpakaļ šāva ādašu 300 no maisa, var parādīt no kādu maisa. 88 punkti nemaldos. Tas ir super maiss ar lielisku karmu. Neļauj man šaut no kājiņām, jo, kad es ādašu šaut, man patika šaut no kājiņām. Nu labi, bet jā. Tā kā otru pusi. Ne otru vēl. Tā nav grūti. Ok, jā. Nu, tā kā es negribēju pirkt jaunas kājiņas tikai uz mačiem, tad man dāvis aizlienēja maisu, un tad rezultāts bija normāls. Es zinu, šis maiss ir izstrādāts par foršu, ka viņam augšējā daļa ir pēc tā kā uz sevi atdot, bet šāvien brīdī ierodas nāk tā kā atpakaļ. Nu jā. Jo es ar viņu 2 gadus šāvāt. Viņš palīdz man pilotēt. Jā, tad rekur arī šeit ir šo maisu ražotājs. Jā, tā kā. Tas paši pamatasies par šo maisu. Tā kā, jā. Bet šo te es, tad, kad tev viņu atkal vajag, tad nāc viņš šeit būs. Viņš ir domāts, lai cilvēks domāt. Okay. Jā, tad, ja vēl kaut kādi jautājumi droši, ja nē, tad varam, kurš gribēja paskatīties optikā, kā pirmā fokālā plakne, kā mēs varam pamērīt, un laiks būs atkal cauri.